Lieldienās Rīgas iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti apmeklēt koncertus, sarīkojumus ģimenēm ar bērniem, lieldienu tradicionālos pasākumus ar šūpošanos, folkloru kopu un dejotāju piedalīšanos. Pasākumi notiks dievnamos, kultūras centros, muzejos, parkos un laukumos Rīgas centrā un apkaimēs, piedāvājot apmeklētājiem svētkus kā garīgās, tā arī tautiskās noskaņās. Lieldienu pasākumi kristīgā noskaņā sāksies ar ekumēnisko krustaceļu 14. aprīlī 11:30 pie Svētā Jēkaba katedrāles. Tāpat lieldienu garīgo gaisotni galvaspilsētā varēs baudīt vairākos koncertos, kuri notiks Rīgas dievnamos, Rīgas Mārtiņa baznīcā, Rīgas Svētā Pētera baznīcā, Rīgas vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā, Rīgas Svētās Marijas Magdalēnes baznīcā un Rīgas Svētā Jāņa baznīcā, kurā muzicēs orķestris Rīga. Lielajā piekdienā 7:00 vakarā Rīgas Svētā Jāņa baznīcā ir gaidāms ļoti nozīmīgs notikums, jo Rīgā viesosies pirmo reizi spāņu komponists un diriģents Ferrers Ferrāns. Un šis komponists, kurš ir sacerējis gana daudz dažādu žanru mūziku, visā pasaulē faktiski ir pazīstams ar vienu skaņdarbu, ar savu 2. simfoniju Pūtei orķestrim Kristus ciešanas, kuru atskaņo visā pasaulē katru gadu, jau 15 gadus kopš simfonijas uzrakstīšanas. Komponists diriģēs šo koncertu, un bez šīs 2. simfonijas koncertā vēl skanēs skaņdarbs Pūtei orķestrim Ābrahāms, kurš ir saistīts ar Bībeles sižetu, un balāde trompetei ar Pūtei orķestri Tu sueño, kas tulkojumā nozīmē Tavs sapnis, un solists šajā balādē būs mūsu orķestra trompetists Aivars Osītis. Un jādomā, ka Jāņa baznīca būs gana piepildīta ar publiku. Vairākos lieldienu svētku pasākumos īpaši gaidīti bērni. Lieldienu radošās darbnīcas darbosies Rīgas porcelāna muzejā, savukārt izšūpoties būs iespēja laukumā pie Brīvības pieminekļa un Līvu laukumā. Lieldienu tradicionālajos rituālos krāsojot un ripinot olas, dziedot, līdzdarbojoties dažādās aktivitātēs un vērojot priekšnesumus, varēs iesaistīties Rīgas kultūras centrā Imanta, Meža parka pasākumā Iecep sauli Pankūkā, kā arī kultūras pilī Ziemeļblāzma, kur paredzēta plaša svētku programma. 16. aprīlī no 14. līdz 16. kultūras pils Ziemeļblāzma aicina savus apmeklētājus uz lieldienu pasākumu Atnāca lieldienu dejodam. Šajā pasākumā mēs aicinām ģimenes ar bērniem ņemt līdzi vārītas krāsotas un vārītas nekrāsotas olas. Kādēļ? Vārītās krāsotās olas būs iespējams izmantot lieldienu ripināšanas aktivitātē, savukārt nekrāsotās olas varēs bērni paši apdarināt mūsu lieldienu rotājumu darbnīcā. Kā arī tie, kas vēlēsies, varēs apskatīt arī mūsu deju kolektīvu priekšnesumus, kā arī pasākumu galvenie viesi būs postfolkloras grupa Rikši, kuri stāstīs par lieldienu tradīcijām, par pavasari, par šūpošanos, par olām. Laipni aicināt uz mūsu lieldienu pasākumu. Lieldienu koncerti un svētkiem veltīti pasākumi notiks arī kultūras centra Iļļu ciems pagalmā, koncertzālē Ave Sol, Brīvības gatves 266 konferenču zālē, Rīgas Jūgendstila muzejā un kultūras centrā Mazā ģilde. Lieldienu pasākumus atbalsta Rīgas dome, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments.